Sveicināti! Šodienas lekcijas tēma būs par rokrakstiem un parakstiem. Šīs lekcijas mērķis ir parādīt to, kas vispār ir grafoloģija, ko nozīmē rokraksta analīze, ko mēs varam redzēt tais rokrakstos, ko tomēr nē, un kam īsti noder rokraksta analīze. Es esmu Anita Millere, medicīnas doktora neiropsiholoģijā un juridiskajā psiholoģijā. Bet pirms vispār sāk stāstīt par grafoloģiju, īsi un ātri iepazīstināšu ar sevi. Tātad es medicīnas grādu neiropsiholoģijā iegūtu 2015. gadā Cambridge Universitātē, savukārt juridisko grādu krimināla psiholoģijā iegūstu 18. gadā Cīrihas Universitātē. Tieši Kembridžā, mācoties paralēli, man radās interese arī par grafoloģiju. Sākotnēji es pabeidzu tādu, teiksim tā, ne īpaši nopietnu skoliņu turpatās Kembridžā, kas iedeva tādus diezgan patīkamus pamatus grafoloģijā, bet saprotot, ka mācoties man radās vairāk jautājumu nekā atbilžu, es par to sāku interesēties papildus, un man tika dota iespēja grafoloģiju apgūt daudz nopietnākā un pamatīgākā līmenī pie Anglijas spēcdienestiem, kur arī izmantoja šo metodiku personību profilēšanā. Jāatzīst, ka tieši šis dzīves pavērsiens man arī radīja interesi par kriminālu psiholoģiju un padziļinātāku, vēl lielāku informāciju, interesi par neiropsiholoģiju. Ņemot vērā, ka diezgan ātri ieraugu, ka man ir tīri labs tāds talants, izprast cilvēkus, ka es diezgan ātri spēju izvērtēt un savilkt loģisko sasaisti, man dod iespēju strādāt arī pētnieciskajā institūtā, kā nodaļas vadītāja. Jāatzīst, ka nodaļa ļoti maziņa, un vadīt tur daudz ko nebija. Mēs bijām tikai 3 cilvēki, 3 diezgan spēcīgi speciālisti, kas studēja tajā laikā, un mēs diezgan daudz palīdzējām izmeklēšanas dienestiem, tieši sniedzot personību aprakstus par viņu izmeklēšanas gaitā, kas viņiem interesēja, bet lielākā tā attīstības sfēra tomēr mums bija vairāk saistībā ar seksuālajiem noziegumiem. Līdz ar to, man ir diezgan augsta specializācija tieši saistībā ar seksuālajiem noziegumiem, šo cilvēku īpatnībām, uzvedību, kāda viņi ir paši par sevi. Man ir praktiskā darba pieredze jau vairāk kā 20 gadi. Darbības pārsvarā realizēja ārpus Latvijas. Lielākoties aizvien ir Lielbritānija, lielu darba apjomu paņem šobrīd arī Zviedrija. Mazāk būs Kanāda, Šveice, ASV, tāpat arī vairāk kaut kāds Eiropas valstis, ik pa laikam, kā saka, sezonāli parādās. Diezgan minimāli ir arī Latvija, ja runājam tieši vairāk par kriminālistisko novirzienu. Latvijā ir tieši tik maz, ka es varēju pat arī nepieminēt, jo tie ir ļoti rēti gadījumi, bet ir, nav jau tā, ka vispār nebūtu. Galvenais sadarbības modelis ir personības profilēšana, potenciālas uzvedības konstruēšana, izmantojot behavioralisma un neiropsiholoģijas metodikas kā tādas. Un nav jau tā, ka es tikai grafoloģiju pārvaldu. Man tiešām ir ļoti plaši zināšanas par cilvēku uzvedību, rīcības dažādiem modeļiem, kāpēc cilvēku uzvedās tā un ne savādāk, kas to ietekmē, gan no smadzeņu darbības, gan arī vispār no cilvēka dzīves veidu, kā viņš ir veidojies, audzis un attīstījies. Un es esmu certificēta biedra 2 milzīgās asociācijās. Savā laikā esmu bijusi vairākās, bet pie šīm es esmu palikusi kā manā skatījumā visiedzīgākās, kas man spēja iedot visplašāko informāciju man interesējošās jomās, tātad pašā psiholoģijā un dažādajos psiholoģiskajos atzaros un arī krimināla psiholoģijā. Specializācija krimināla psiholoģijā man ir vislielākā tieši vispārējā un papildus attīstītas zināšanas krimināla noziegumos, kas saistīti tieši ar seksuālu raksturu noziegumiem, pārsvarā tieši vairāk ar pedofīliju, krāpniecību, finanšu noziegumu lielos apmēros, slepkavības ar iepriekšējo nozīmi, kā arī krīzes pārunu vadīšanu. Te ir tieši vairāk ķīlnieku atbrīvošanas specifika. Savukārt neiropsiholoģijā tā ir medicīniskā tāda novirziena, medicīniskais psiholoģijas novirziens ļoti pamatīgs, kas palīdz izprast cilvēku uzvedību balstoties uz fizioloģisko funkcionālo darbību. Tā kā šis ir tāds diezgan pamatīgs veids, kā var ielūkoties cilvēku uzvedībā, saprast, kāpēc cilvēks dara tā un ne savādāk.
Ir tā, ka man ir arī daži hobiji, nav jau tā, ka es tikai mācos un strādāju. Man ļoti patīk ceļojumi. Man ir tā iegadījies, ka diezgan daudz darba jautājumu dēļ man nākas izbraukt ārpus Latvijas. Komandējums es vienmēr cenšos apvienot arī ar konkrētās vidas iepazīšanu. Un šeit attēlos var redzēt gan Somiju, gan Madridi, gan Latviju, gan Spāniju, gan Andoru. Un vienmēr būs tāds, ka vai nu es paņemšu vienu dienu, tad ieradīšos vienu dienu ātrāk un riktīgi rūpīgi visu izskatīšu, vai vismaz 2 dienas ilgāk uzturēšos. Ļoti reti, kad es braucu tiešām mērķtiecīgi atpūsties. Pārsvarā, kā saka, patīkamais ar liederīgo ir apvienots. Ir tā opcija, ka es varu ņemt līdzi arī bērnus. Es tā vienkārši visu esmu sakārtojis, tāpēc puiši man diezgan bieži brauc līdzi. Man ir 3 dēli. Viens studē, viens ir vidusskolnieks, un jaunākais vēl ir sākumskolnieks, tātad šogad beigs 4. klasi. Bet ņemot vērā, ka man mājās ir vienīgi vīrieši, loģiski gribās to sievišķo, tāpēc man ir ezenīte, sunīte, kucīte un kaķenīte. Tātad 3 dažādi meitenītes ar šausmīgi dažādiem raksturiem, bet kaut kā viņas tur savstarpēji sadzīvo, cenšas vismaz. Es un grafoloģija Latvijā un ārpus Latvijas, tātad šīs karodziņas, ko jūs redzat, tās ir valstis, ar kurām pārsvarā es arī sastrādājos. Ik pa laikam, protams, parādās kaut kas jauns, bet tie ir tādi epizodiskie gadījumi, teiksim tā. Bet tagad runāsim par grafoloģiju. Tas ir tas, dēļ kā jūs arī šo lekciju klausaties. Sāksim ar mītiem. Pirmais mīts, ka grafoloģija ir tieši tas pats, kas ir rokraksta analīze. Teiksim tā, zem grafoloģijas ir vairāki apakšnovirzieni. Pirmkārt, pati grafoloģija jau dalās milzīgos 2 blokos. Šobrīd jau notiek vēl atsevišķa šķelšanās. Tātad ir šī ezotēriskā grafoloģija, kuras precizitāte ir tāda no 46 līdz kaut kādiem 60%, kā tur trāpās kādā reizē viņiem. Ezoteriskā grafoloģija pamatā balstās uz subjektīviem pieņēmumiem, uz konkrēti, teiksim, vairāk tādām sajūtām, intuitīvām sajūtām, ignorējot pilnībā cilvēka agrāko dzīves gājumu, reālās kaut kādas situācijas, faktus un pamatā balstoties uz kaut kādu dzirdēto informāciju. Un ezoteriskai grafoloģijai diezgan raksturīgs, piemēram, plašs rokraksts, tātad labs cilvēks, sīks rokrakstā tāds skops. Jāatzīst, ka tā nav patiesība. Sīkie rokraksti norāda nevis uz skopumu, bet gan uz spēju sīki koncentrēt uzmanību uz kaut kādām sīkām, smalkām detaļām. Parasti šie cilvēki ļoti veiksmīgi realizējās tehnikā, inženierijā, IT jomās, analītiskās dažādās jomās un vidēs. Savukārt plašie rokraksti, tie vairāk būs cilvēki, kas vieglāk realizēsies kaut kādās sociālās darbībās. Tie varbūt ir labi vadītāji, menedžeri, līderi, pārdevēji, kaut kur vairāk šajās virzienos. Bet tieši tik primitīvi izdarīt secinājumus nedrīkst, jo mēs tomēr esam daudz sarežģītāki organismi, nevis lai tieši tik primitīvi izdarītu secinājumus. Tāpat arī ezoteriskai grafoloģijai bieži nav metodikas, tur pārsvarā viss ir vairāk tieši intuitīvi. Savukārt integratīvā grafoloģija, kas radās pagājušā gadsimta pašā sākumā Vācijā, ir pārsvarā bāzēta uz pētījumiem, un tur jau ir tādas sīkākas detaļas, kas sāk skatīties savienojums, uzspiedienu, muskuļu impulsu, nervu impulsu, kāda atkārtojamība parādās. Tātad tiek pievērsta uzmanība tiešām sīkām detaļām. Un šeit precizitāte ir diezgan iespaidīga, jau 80% un vairāk parādās. No 2000, tagad nesamaloties gadu 5. vai 6. parādās atsevišķs novirziens kā neiropsiholoģiskā grafoloģija, kas sākotnēji tā ļoti kautrīgi ienāca iekšā, tagad jau diezgan aktīvi parādās viens pētījums pēc otra pētījuma jau. Un neiropsiholoģiskā grafoloģija jau ir ar daudz augstāku precizitāti, 90 līdz 95%. Un šeit lielāku, teiksim, to skatījumu pievērš jau muskuļu, nervu impulsiem, būtībā pašam ritmam, kā tiek veidota forma burtam, cik bieži šī forma atkārtojās, kādi atrāvumi parādās, cik bieži viņi parādās. Līdz ar to notiek tāda diezgan iedziļināšanās izteikti spēcīga.
Un pateicoties tieši šiem neiropsiholoģiskam novirzienam, grafoloģijai daudz ko var arī jau par veselību pateikt. Es gan gribu uzsvērt, ka rokraksta analīzē diagnozi neuzstāda. Grafologs nevar to izdarīt, bet var piefiksēt, piesim, kur jums ir kaut kādi vājie punkti, kur, teiksim, novājināt imūnsistēmu vai kaut kas tam līdzīgi. Tā kā jums iedod profilaktiskam vairāk pievērst uzmanību. Ir vēl viens mīts, ka grafoloģija spēja paredzēt nākotni. Jāatzīst to, ka nākotni grafologs nespēja paredzēt, tas nav iespējams. Tā ka galīgi tas nav iespējams. Var kaut ko loģiski izsecināt, tīri, tas tāds, ja jums ir kaut kāds viens konkrēts paradums, loģisks, ja jūs neko dzīvē nemainīsiet, tad tā arī paliks. Bet nākotni grafologs neparedz. Grafologs spēj dziedināt un ir līdzīgs dzīvniekam. Šis ir mīts, grafologs neko nespēj dziedināt, un šis mīts ir veidojies tieši dēļ grafoterapijas. Iemesls ir vienkārši mainot kaut kādus konkrētus burtu rakstura īpatnības, cilvēks var justies labāk, komfortablāk, kā rezultātā tiešām var veidoties iekšējā sajūta, ka dzīve ir uzlabojusies, veselība tai skaitā. Bet šeit grafologs, būsim reāli, neko īsti nav izdarījis, viņš ir pamainījis jūsu domāšanas fokusu, un tas arī viss. To visu lielo, milzīgo darbu jūs tāpat esat izdarījuši paši, un nekas, tur tāds dziedinošs uz jums nav izdarīts. Tīri tas, ka tiešām šī domāšana ir pamainīta. Tas, ko grafologs var izdarīt, ir uzlabot jūsu emocionālo iekšējo pašsajūtu, un grafoterapija tiešām sniedz labus rezultātus. Visbiežākā palīga instruments psihoterapijai. Tā atsevišķi, tikai tad, ja jūtās traucējumi diezgan minimāli, kad ir nedaudz, kā saka, jūsu domāšana jāpamaina, jā, bet dziedināt neko nedziedinās. Būs jums iesnas pie ārsta, vien nāksies iet. Tāpat man arī praksē ir bijuši jautājumi, ka cilvēks saka, ko es varu darīt veselības labā, lai tur uzlabotu, piesim, problēmas tur ar elpošanas orgāniem un tam līdzīgi. Šeit man nekas cits neatliek, kā ieteikt konkrētu speciālistu, plaušām tas būs pulmonologs, pie kā vērsties pēc konsultācijas. Grafologs var izstāstīt citiem manu raksturojumu. Grafologiem ir savs ētikas kodeks. Kā rezultātā publiski drīkst izstāstīt tikai un vienīgi pozitīvo vai neitrālo informāciju, kas nekādā veidā nespēj kaitēt otram. Līdz ar to īsts grafologs, tiešām īsts, viņš nestāstīs publiski negatīvo informāciju, tikai un vienīgi neitrālo vai pozitīvo. Grafoloģija un kaligrāfija ir viens un tas pats. Šis ir mīts, tāpēc, ka grafoloģija tā ir zinātne par rokrakstiem, savukārt kaligrāfija ir mākslas veids, kas ir radies senajos austrumos un ienāca senajā Eiropā kā svēto rakstu rakstības stils. Bet šeit tie burti tiek burtiski izzīmēti. Viņi netiek rakstīti, bet gan zīmēti. Un līdz ar to tas ir vairāk mākslas veids. Kaligrāfija katrā ziņā ir ļoti laba, ja jūs gribat iemācīties skaisti veidot apsveikumus, ielūgumus vai vienkārši skaisti izveidot, izzīmēt tekstu. Jā, kaligrāfiskos rokrakstus tieši šo zīmējumus neanalizē, taču man ir zināmi vairāki cilvēki, kas ir tā samācījušies kaligrāfiski rakstīt, ka viņi tiešām jau raksta šajos rokrakstos. Tad viņus analizē, protams, pēc klasiskās metodikas. Tātad tur viss ir, bet tādu ir ļoti maz patiesībā cilvēku. Un vēl par kaligrāfiju runājot, te uzreiz, protams, var nākt prātā, bet kā tad ar kartiņu analizēšanu? Kartiņas grafologi neanalizē, tikai, ja gadījumā ir droši zināms, ka tas tiešām ir reālais cilvēka rokraksts. Jo kartiņas mēs lielākoties zīmējam, nevis rakstam. Grafoloģija nav balstīta uz vairāk ņēmamiem pētījumiem. Šis ir mīts, bet tajā pat laikā es ļoti labi saprotu, kāpēc ir veidojies šis mīts, jo pat grafoloģija pat par sevi diezgan jauna. Un kā jau viss jaunais, viņš ir zināmā veidā biedējošs. Un ņemot vērā, ka grafologi tiek ļoti pamatīgi visu laiku kaut kādā veidā atstumti, izsmieti, un biežākais iemesls tiešām ir dēļ ezotēriskās grafoloģijas, jo tā jau pilns internets ar viņu ir. Un arī daži kaut kādi žurnālisti pētījumi veiktie, tur bieži vien viņi nezin, kāpēc ir ezotēriskos grafologus aiztikuši, nevis reālos tie, kas tiešām ar zinātnisko grafoloģiju nodarbojas. Kāpēc tā man grūti izskaidrot. Lūk, bet par tiem pētījumiem.
Diezgan daudz pētījumu, kas ir saistīti ar grafoloģiju, tur tā arī nebūs rakstīts grafoloģija vai rokraksta izpēte. Tur būs, piemēram, metodas, kā noteikt to, cilvēks ir lojāls vai nav. Un tur parādīsies grafoloģiskās metodikas, tā skaitā. Metodika, kā noteikt uzmanības deficīta sindromu bērnā. Un tur parādīsies arī grafoloģiskā metodika iekšā. Tātad tiek tā kā caur citiem nosaukumiem, kuros parādās šie pētījumi. Katrā ziņā pētījumi ir diezgan pamatīgi, ļoti ilgi, protams, atkarībā, ko pēta. Tātad vispirms tiek savākti respondenti, senākos laikos tur centās vismaz 500, šobrīd jau krietni pār 1000 cenšas, respektīvi, jo vairāk, jo labāk. Tad, protams, tiek kontrola grupas savākta, tad respondenti tiek ļoti rūpīgi atlasīti, vai tiešām viņi atbilst konkrētajām izpētes procesām. Tur tiek izmantot gan psiholoģiskie testi, gan vienkārši pārunas, gan provokatīvās psiholoģijas testēšanas metodikas. Iesaistās vairāk eksperti. Un tikai tad, kad patiešām ir atlasīti jēdzīgi respondenti, atlasīta kontrola grupa, tikai tad ķerās klāt. Un, ja viens pētījums var ilgt 3, 5, 10, 12 gadus, visi, kas ir saistīti ar veselību, tie ir daudz garāki paši par sevi. Un tie, kas ir tādi bišķiņi vienkāršāki, piemēram, kreiļu rokraksti tika pētīti, kā kreilismu atšķirt rokrakstos. Tas gan bija diezgan ātrs pētījums, tas gada laikā tika paveikts. Tur kreiļus diezgan vienkārši bija. Starp citu, kreiļiem nav raksturīgi rakstīt uz kreiso pusi, kā pastāv arī šāds uzskats sabiedrībā. Gan labroči, gan kreiļi maina slīpumu. Un kreilismu mēs varam redzēt T-burtu šķērsvītrās, garumzīmēs, tur redz kreilismu, citur gan nē. Rakstīšana ar roku drīz izzudīs. Varbūt mīts, varbūt tomēr nē. Par laimi aizvien vairāk saprot, ka rakstīšana ar roku ir diezgan būtisks trenažieris mūsu smadzenēm. Tajā pat laikā, protams, ir arī alternatīvas, kas tās smadzenes ar tīri labi trenē. Kā veidosies nākotnē un uz ko mēs virzīsimies, uz šo brīdi es tiešām nezinu. Jo visām jaunajām tehnoloģijām, ienākot mākslīgajam intelektam, redzot, cik strauji tas viss attīstās, brīžiem jau liekas, ka tā rakstīšana tiešām nebūs vajadzīga. Bet redzēsim, uz ko tad cilvēks virzīsies pati. Lai iemācītos grafoloģiju, ir jābūt īpašām spējām. Ziniet, nē. Iemācīties var jebkurš. Galvenais ir jābūt gribai, un kas man ļoti patīk grafoloģijā, tā ir metodika, un ļoti precīza metodika. Vai nu ir, vai nu nav. Nekas nav jāizdomā, nekas nav jāpiedomā, nekāda subjektivitāte nav jāizmanto, vienkārši jāsako līdzi metodikai. Līdz ar to tiešām viegli var apgūt faktiski jebkurš. Populārākie jautājumi un apgalvojumi grafologiem. Viens no jautājumiem, tiešām, kas varbūt tās arī jūsu prātos ir radies, bet es māku rakstīt dažādi. Un ko tas nozīmē? Reizēm cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas unikāls, šī spēja rakstīt dažādi. Ir cilvēkiem, kuri pilnīgi nesaprot, bet kurš tad ir viņu īstais rokraksts. Šeit es gribētu teikt, ka visi ir jūsu īstie rokraksti. Ja vien tas nav kartiņā smukais izzīmētais, kas ir zīmējums, visi pārējie ir jūsu rokraksti, un grafologam der faktiski jebkura no šīm versijām, kurā jūs esat veikuši konkrēto tekstu, jo ne jau lielumam, platumam, šaurumam, slīpumam ir kāda nozīme. Un tas ir tas, kas arī mainās. Jo īpaši, tad, kad jūs ļoti ātri rakstat, tas rokraksts loģiski, viņš paliek grūtāk uztaprāms un salasāms. Bet ko tad skatās grafologs? Grafologs skatās, kāda ir atkārtojamība konkrētu simbolu vilkšanā. Kāds ir muskuļu impulss, kāds ir nervu impulss, savienojumi paši par sevi. Tāpēc, lai izdarītu tādu jēgpilnu analīzi, ir vajadzīgi vismaz 7, 8 vārdi. Tad, kad tiek analizēts viens vārds, tā ir diezgan virspusēja analīze, bez tādas izteikts iedziļināšanās. Un līdz ar to, ko tad es varu teikt? Tas, ka bieži mainās emocijas, tas, ka bieži mainās emocionālā konkrētā pašsajūta, iespējams virsma mainās, iespējams rakstāmais mainās, kas arī vizuāli var radīt šo sajūtu, ka liekas, ka tas rokraksts pilnīgi citādāks. Bet tas, kas būs vajadzīgs grafologam, tas būs visos variantos tieši nemainīgi. Jā, var redzēt, ka ir rakstīts steigā,
Un arī tad, kad pie manis nāk klienti, es vienmēr uzsveru, ka jāraksta dabiski, bet es jau redzu, ka raksti drusciņi lēnāk. Loģiski, tas aiziet automātiski mums, ka mēs tā kā drusku cenšamies. Bet tas ir pilnīgi pietiekoši, jo es uzreiz alga redzu šo te muskuļu impulsu un redzu arī ritmu, kas man ir nepieciešams. Ko nozīmē, ka es burtu rakstu dažādi? Šis burts burtiski acīs lec ar to, ka viņš tiek mainīts no rakstiskā uz drukātā stila. Bet, ja jūs ieskatīsieties savos rokrakstos, jūs redzēsiet, ka jūs ne tikai burtu rakstat dažādi, jūs rakstat dažādi A burtu, B burtu, te jūs visus burtus rakstat dažādi. Tas, kas grafologam ir svarīgi, to, cik katra šī mazā iezīmēt jums bieži atkārtojās, un jo biežāk atkārtosies, jo spēcīgāk būs šī īpašība. Jo retāk, attiecīgi, viņi būs, bet daudz retāk izpausmes veidā. Lūk, un šeit kā variants burtam, ja mēs redzam šeit augšējā daļā šādu sāsinājumu, tas parāda to, ka persona automātiski analizē otra palīgā saucienu un izvērtē, es varu palīdzēt vai tomēr nē. Tikpat labi burtam var būt augšējā daļā šāds te nopaļojums. Šis atkal norāda nopaļojums, ka ļoti labprāt izpalīdz, un šie cilvēki emocionāli viegli pakļaujās palīgā saucieniem. Un tagad iedomājieties, rokrakstā ir 10 burti, no kuriem 6 ir ar šādu asumiņu augšā, un 4 ir ar šo nopaļojumu. Tas norāda uz to faktoru, ka pārsvarā persona analizē un izvērtē, ir vērts palīdzēt vai nē. Bet, ja mēs tā rūpīgi pacentīsimies uzspiest uz emocijām, tad to palīdzību mēs varēsim izspiest, izdabūt laukā. Bet, katrā ziņā būs tā kā bišķiņ jāpacenšās. Bet iedomājieties, ja ir tikai 9 ar šo aso un 1 ar nopaļoto, tad būs ļoti, ļoti grūti izdabūt šo emocionālo palīdzēšanu, ja vien tas analizējot nenonāks tās, vispār viņam vajag. Vēl jau ir burti, ka var veidoties augšējā daļā lūk šādas te cilpiņas. Šīs cilpiņas norāda to, ka ir grūti pateikt nē gan citu lūgumiem, gan arī savām vājībām. Būtībā šīs cilpiņas norāda uz pašdisciplīnas trūkumu, jo spēcīgāks un vairāk jums šīs cilpiņas ir rokrakstā, attiecīgi grūtāk būs šo nē pateikt. Ja mazāk, tad atsevišķās situācijās. Un tad var būt tā, ka ir šis gan analītiskais, gan grūtības pateikt nē. Teiksim tā, šī īpašība uzvarēs jebkurā gadījumā, jo šī grūtība nē padara to, piemēram, es varu pateikt, nē, es tev neiešu palīgā, bet pa galvu tas staigās. Es viņam atteicu, tāpēc, ka tā vajadzēja. Kas notiks? Es visu laiku meklēšu attaisnojumu, kāpēc es atteicu. Būtībā es maļos par šo jautājumu, tas man rada nemieru, un nākamajā reizē, balstoties uz šo situāciju, visticamāk piekritīšu. Vai arī mani būs vieglāk pavilkt nākamajā reizē. Tātad šī cilpiņa jau parāda, es varu pateikt nē, bet vai es tiešām pateicu līdz galam nē, vai es neizjūtu vainas sajūtu par to. Parasti jau būs gan. Tā kā no šiem cilvēkiem vienkāršāk var izspiest. Un šādiem cilvēkiem arī grūtāk ir sevi pašdisciplinēt uz kaut kādiem konkrētām darbībām, kas vajadzīgs. Tātad te ir tās grūtības pateikt ne savām vājībām. Burts var veidot arī cilpiņu apakšējā daļā, tātad neatkarīgi no drukātā vai parastā stila var šāda cilpiņa parādīties. Tā ir spēja otru cilvēku pavilkt līdz uz foršiem darbiem. Kā vienai pašai garlaicīgi iet uz donoru centru, pierunāšu vēl draudzēm nāk man līdzi. Vairāk tādā stilā. Savukārt burtam var veidoties, ka apakšējā daļa ir platāka par augšējo. Tātad salīdzina jau šīs dabas daļas, un ja apakšējā daļa ir platāka, tas norāda, ka šī personai būs daudz vienkāršāk palīdzēt praktiski, darīt ar savu praktisko rīcību. Savukārt, ja ir otrādi, augšējā daļa ir platāka un apakšējā šaurāka, tas norāda, ka šai personai būs vienkāršāk citus iedvesmot, sapurināt, pateikt kaut kādu labu vārdu, lai iet kustās darās. Un atkal mēs rokrakstā skatāmies, kas tad ir vairāk, kas tad ir mazāk. Varbūt tā, ka ir izgraznojams burtos ievilkt iekšā, tātad kaut kādi rotājumi. Tas parāda to, ka ir svarīgi palapoties ar saviem labajiem darbiem, ielikt tur Facebookā, Instagramā. It kā jau īpašība nav slikta tajā ziņā, ka šādā veidā spēj citus cilvēkus likt viņiem aizdomāties arī par kaut kādiem labiem darbiem.
Bet šeit, jā, šiem rakstītājiem būs būtiski dzirdēt, ka kāds novērtē viņu labos darbus, viņu veikumu, tas viņus arī vairāk iedvesmo, turpmāk arī rīkoties labi. Tad var būt tā, ka burts burtiski samazina lielumu, visbiežāk jau vārda beigās. Tas norāda, ka šādiem rakstītājiem būs ļoti grūti palūgt palīdzību priekš sevis. Viņi labprāt izpalīdz citiem, bet priekš sevis būs grūti šo palīdzību paprasīt. Un tagad, ieskatoties rokrakstā, jūs varat secināt, sasūdīts viņi pilnīgi viss ir. Un tad tā arī lasās, ka jūs tad skatāmies, kurš ir vairāk, tātad tā īpašība būs dominējošā, tātad, ja pieņemsim, jūs vairāk analizējat, tajā pat laikā jums ir grūtāk citiem pateikt nē, jums patīk šī gandarījuma sajūta citiem izpalīdzot, citreiz spēsiet arī kādu pavilkt līdz uz labiem darbiem, un tad var paskatīties, kas jums vairāk praktiskajā palīdzēšana, vai tomēr jūs esat emocionālais palīgs, kurš tad tur vairāk izpaudīsies. Un šādā veidā mēs saliekam. Nākošais jautājums ir, ja rakstīšu ar otru roku, vai es kā grafologs pateikšu tieši to pašu. Varbūt es piemetināšu klāt, ak šausmas, cik neglīts rokraksts jums ir, bet visticamāk es pateikšu precīzi to pašu. Ko nozīmē visticamāk, tā arī būs, jo nav nozīmes, jūs mainat rokas vai rakstat pildspalvu turot zobos vai starp kājas pirkstiem. Visos gadījumos būs viens un tas pats pateikts. Ja radīsies jautājumi, kāpēc rokraksts ir tik nesavākts, kur ir problēma, iespējams, grafologs pajautās, vai trauma nav bijusi, varbūt tieši tā arī pajautās, vai jūs pretējā rokā to turējāt pildspalvu. Jo, ja mēs rakstām ar pretējo roku, teiksim, krēls ar labo paņem rakstīt vai labrots ar kreiso, un tur jau neiezīmēsies krēļu pazīmes. Tur būs redzams, ka tāpatās ir mainīts rokas visticamākais. Es rakstu tikai drukātiem burtiem, vai tam ir kāda nozīme? Nozīme ir, tāpatās šos drukātos burtus analizē faktiski arī pēc tās pašas metodikas. Tas ir viens, bet vienīgi drukātie burti ir mazāk pētīti, jo īpaši lielais G burts. No lielā G burta var noteikt 8 iezīmes uz doto brīdi pilnīgi droši, par dažām tur vēl šobrīd pētījumiem. Un tajā pat laikā no mazā G burta var noteikt 48 iezīmes. Attiecīgi teksti, kas ir drukātiem burtiem, viņi nebūs tik informatīvi kā rakstīskajiem mazajiem, jo vienkārši drukātiem mazāk ir pētīti, kad raksta kapslakā, lai jūs saprastu. Tas, ko neanalizē diezgan bieži, man arī prasa, ka ja G burtu rakstā, kā mums skolā mācīja šis lielais rakstiskais, viņš vispār nav pētīts, un līdz ar to viņu laiž garām. Bet savukārt mazo G burtu, jā, tur uz ļoti, ļoti plaši. Man ir neglīts rokraksts, nav rakstīts ar roku, jāatzīst, grafologam tas maz interesē. Vienkārši rakstiet. Pirmām kārtām grafologam nav nozīmes ne glītumam, ne to, cik jūs sen vai nesen to tāpat redzēs, ka, teiksim, tas muskulis varbūt tik labi nestrādā, viņš nav nostabilizēts. Analīzē tas derēs un visu, ko vajadzēs, tāpat pateiks. Kādā virzienā man sevi attīstīt, kādu profesiju izvēlēties? Jā, šo jūs drīkstat droši uzdot tieši grafologam. Grafologs nepateiks konkrētu profesiju, viņš pateiks sfēru, kurā jūs varat labi attīstīties, kā arī izcels jūsu īpašības, kur jūs paši varēsiet labi saprast un kurā tad virzienā tas nodara. Kādās nozarēs izmanto grafoloģiju? Pārsvarā tā ir psihiatrija, kriminālistika, šobrīd sāk ienākt arī iekšā personāla vadībā. Vai visiem ir līdzīgi raksturojumi? Viennozīmīgi daudz kas sakrīt, tāpēc, ka mums ir diezgan daudz arī kopīgas īpašības vienam ar otru, tajā pat laikā ļoti daudz arī atšķirības, jo mums katram ir savs unikālā dzīves pieredze, savi vecāki, pat brāļiem un māsām, pat ja ir viena vecāki, jā, bet viņi ir dzimuši varbūt atsevišķāk, viņi ir audzinātāki, savādāk, jo ir bijuši kaut kāds cits politiskās, geogrāfiskās, finansiālie raksturi jautājumi, kas mūs visus diezgan pamatīgi arī ietekmē. Tāpatās arī tīri fizioloģijas īpatnības daudzas ietekmē mūsu uzvedību. Tā kā cik daudz kopīgi būs, tik arī daudz atšķirīgo īpašību. Šeit tā tīri mazlietiņ paspēlējoties glīts vai neglīts rokraksts. Šeit mēs redzam rokraksts, kas nav latviešu valodā, tas ir vācu valodā rakstīts, aizgājis vilnītī.
Dažus burtus visnotaļ mēs te varam atšķirt, ja tā skatās, liekas tāds ļoti kārtīgs, bet tad, kad ir jāsāk salasīt, teiksim tā, bišķiņ jāiespringst. Tas ir Einsteina rokraksts. Savukārt šis jau ir latviešu valodā, nav mūsu laiku, un arī te jau, kā saka, bišķiņ jāiesprindzina acs, lai saprastu, kas par vārdiem šeit ir domāti. Tā rakstīja Rainis. Savukārt šeit ir jau grūtāk salasāms rokraksts, un tā ir Aspazīme. Šeit arī kāds agrākā laika rokraksts paraugs, tā mums būs Anna Brigadere. Šis ir mūsdienu rokraksts, jau paliek vieglāk izlasīt, kāds teiks glītāks, kāds teiks neglītāks, kāds teiks neko tur nevar salasīt, bet salasīt var. Tas ir mūsu pašu prezidents Rinkevičs, šī brīža prezidents. Un šeit jau ir te ar to sīko vidusdaļu, viduszonu saucamo. Pats rokraksts skaitās plaši, bet viduszona ir sīka daļa, kā arī bieži vien mēdz teikt, kur sīks rokraksts. Lai gan kopsumā mērot, viņš nemaz tik sīciņš nebūs. Un tas ir mūsu eksprezidents Levits. Turpinām tālāk. Ko tad spēja grafoloģija un kam tā īsti noder? Grafoloģija uz doto brīdi spēja izšķirt vairāk kā 350 raksturu iezīmes un neskaitāms emocionālus un psiholoģiskos stāvokļu komplektācijas, kas ar ko miedarbojās un kā tas atspoguļosies uzvedībā. Jo, saprotiet, mēs neesam tikai darbā vai tikai mājās, ne tikai hobijos. Mums ir ikdienā diezgan daudz lomas, kuras mēs izpildām. Tur darbā, mājās, pa ceļam, veikalā, ar draugiem, hobijos. Un līdz ar to nebūs tāds, ka mēs būsim tikai tādi vai tikai šitādi. Tātad viens īpašības vairāk būs vienā vidē, otras īpašības otrā, tad vēl kaut kāda emocionālais stāvokļi, kā tas ietekmēs vienu vidu, otru attiecību veidošanu. Šādi tur diezgan interesanti veidojas tā personība. Līdz ar to grafoloģija ļoti palīdz redzēt sevi no malas, saprast, ko varbūt tās sevi uzlabot, varbūt tās ko atstāt. Katrā ziņā tas tāds ieskatīšanās sevī. Palīdz izprast un pieņemt sev apkārtējos cilvēkus ar visiem viņu dīvainībām. Beidojas tāda lielāka izpratne, kāpēc tas cilvēks ir tāds un ne savādāks, un mums paliek vienkāršāk pieņemt šo cilvēku, pat ja sākotnē varbūt liekas viņš tāds kā savāds. Iedomājieties, mums viens liekas dīvains, kā mēs viņam liekamies no viņa skatu punkta. Tā. Tas dod iespēju arī pāriem atrisināt konfliktus, vienam otru labāk izprast. Ar pāriem ir diezgan amizanti reizēm, tur ļoti traucē ego, kā viena otrā un vēl labu kopējais kaut kāds ego. Līdz ar to pāri visbiežāk, lai arī runā daudz, bet viņi nesarunājās. Kā viens otram runā pāri, bet neviens īsti nedzird. Līdz ar to pāriem es vienmēr, tas tāds tiešām, man liekas, topu ieteiktākais padoms. Viens runā, otrs klusē. Kamā otrs runā, pirmais klusē. Un tas, kad mēs runājam, mēs nevis mēģinam atrast, kur piesieties otram cilvēkam un kā iedot viņam jaudīgāku padomu, bet mēs tiešām uzklausām, pajautājam, vai vēlies sadzirdēt manu ieteikumu, un ja otrs to akceptē, tad izsakam bez kritikas, bez nosodījuma. Un jā, vecākiem tas lieliski palīdzēs izprast savu bērnu un bērna rīcības motīvus, tāpat tās arī bērniem, tāpēc kā mums visiem ir vecāks, saprast savus vecākus un izprast vecāku rīcības motīvus. Arī ar bērnu un vecāku attiecībām bieži vien tas pats ego ir, kad iespītējas divas puses un abas puses negrib neko risināt un gaida, ka tā otra piekāpsies. Tas attiecās, jo bieži vien uz vecākiem, tātad arī, ka bailes kaut kādu autoritāti pazaudēt, vēl kaut ko. Līdz ar to, jā, grafoloģija tāds labs instruments būs, kas palīdzēs sakārtot. Ko īsti grafologs var pateikt par manu rokrakstu? Šeit jums būs tādi pāris paraugi no apraksta veida šīs te analīzes. Te gan nav viss, tā tikai tīri ieskatām. Tad, kad tiek pasūtīta rokraksta analīze rakstveidā, viņi parasti tiek nosūtīti šādi procentuāli, tātad var redzēt procentāli, cik kura īpašība ir daudz iekšā, un apraksts. Parasti, kad mēs sūtām aprakstus, es pilnīgi uzsveru, ka netik daudz jāskatās uz to procentu, bet kā vairāk tieši uz pašu aprakstu, jo tas ir tā kā būtiskākais.
Nu, un jā, šis paraugs, ko jūs šobrīd redzat, tas ir tas saucamais negatīvo īpašības panelis. Mēs viņu esam nosaukuši panelis īpaši drosmīgajiem, jo šī ir tā ieskrīšanās savā tumšajā pusē. Bet viens no biežākajiem pasūtītajiem paneļiem ir talanti un potenciāli. Tas vairāk prasa tieši vairāk jaunieši, kuriem ir jāizdara kaut kādi secinājumi, kur doties tālāk nākotnē. Šobrīd tieši šis panelis ir ļoti uzlabots, ka ir ienācis klāt arī stipro īpašību izcelšana, atsevišķi kaut kādi papildus ieteikumi un papildus profesijas. Un šis jau ir tāds drusku lielāks, nopietnāks, ko mēs parasti dodam personāla atlasē projām. Tad personības un profesionālie rakstuma lielumi. Personāla atlasē nekad netiks dot informāciju par cilvēka privātumu. Tā ir tā lieta, kas uz darba vidi neatiecās, bet kaut kādas lietas, ko var uzlabot, kas ir skatāms, kur ieskatīties, tas jau palīdzēs gan. Un jā, te arī tas saucamās negatīvās īpašības, kas parādās raksturojumu veidojot. Tas tāds īsi, jo daudz vairāk, protams, tas viss ir. Grafoloģija tieši piedāvā vairākus pakalpojumus, un iespējams mums pašiem varētu veidoties apjukums, kas tad vispār ir audio analīze plus īsās analīzes, pāraksta analīzes, konsultācija. Liekas, gribu rokraksta analīzi. Kas man jādara? Un tas ir normāls jautājums, tik tiešām. Tad audio analīze ir tad, kad jūs atsūtat savu rokrakstu paraugu, jums grafologs pateiks, kādu rokrakstu sagatavot, paši neko tur nesūtat, jums grafologs visu izstāstīs, lai nebeidotos pēc tam kaut kādu pārpratumu. Jūs atsūtat rokrakstu, jūs pretī saņemat rokrakstu analīzi audio failā. Parasti šis arī būs vislētākā opcija tā iemesla dēļ, ka grafologam nav jāpatērē tīra laika ziņā pārāk daudz laika. Jo grafologs dara tā, viņam ir rokraksts, viņš viņu izanalizē, un iedomājieties, ja ir jāapraksta, tas prasa daudz lielāku laiku, tur piesēsties, sarakstīt, noformēt vēl visu. Tāpēc rakstveidā būs daudz dārgāk. Savukārt audio analīzē šeit paņem grafologs rokrakstu priekšā, izskata viņu un jums ierunā. Un līdz ar to tas process ir ātrāks, tāpēc viņš arī šis pakalpojums būs lētāks. Pēc audio analīzes jūs vienmēr drīkstat uzdot papildus jautājumus, jo, ņemot vairāk grafologu kaut kādu pieredzi, varētu būt, ka grafologs kādreiz izsakās vai tur bija šī zinātniskāk vai kādreiz kaut kādiem ar saviem izteikumiem, kas varētu jums radīt tāds iekšējs jautājums, kas tas tāds ir. Tāpat arī, iedomājieties, jūs visu laiku strādājat vienā profesijā, jūs varat nezināt kaut kādus psiholoģiskos jēdzienus, tāpēc bez kautrēšanās vajag pajautāt, kas ir ar to domāts. Un tad izskaidros, un tad jau vienkāršāk būs saprast, tāpēc nevajag kautrēties šos jautājumus uzdot pēc audio analīzes saņemšanas, jo konsultācijā tur jūs uzreiz tos jautājumus varat uzdot, tāpēc arī konsultācija ir gara pati par sevi. Tad audio analīzē jums pēc tam ir dotā iespēja vai e-pastā vai WhatsAppā, kur jums ir nosūtīta analīze. Parasti ir, mūsu uzņēmumā tas ir pusgads, ko mēs dodām laiku, kad var uzdot šies papildus jautājumus. Savukārt audio analīzē plus klāt nāk grafoterapija, klāt nāk parakstu korekcija. Tāpēc tas ir tā kā plus. Un pārējais ir viss tieši tas pats. Jūs saņemat pilnu rokrakstu analīzi, jums tāpat ir iespēja uzdot šos papildu jautājumus, tikai tas, ka nāk klāt šī grafoterapija. Īsās analīzes. Īsās analīzes nozīmē, viņas te varētu uzrakstīt vienādību zīmi, nenopietnās analīzes. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tiek analizēts 1 vai 2 vārdi, tātad tas nav pilns jūsu profils. Jo te jau vienā vārdā var parādīties īpašība, kas jums varbūt vispār reizes gadā tikai parādās, bet viņi tur iezīmēs. Līdz ar to īsā analīze, kas vienmēr būs pasākumos, meistarklasēs, visur, kur grafologs ir ierobežots laikā. Jums ir jārēķinās, ka tā ir virspusīga analīze, un tā noteikti nav pilna analīze par jums. Un tur tiks pateikts tās īpašības, kas burtiski tajā brīdī rokrakstā bija redzamas, bet no 1 līdz 2 vārdiem nav redzams, cik spēcīgi jums šī īpašība ir. Līdz ar to īsās analīzes nevajag uztvert kā personības analīzi. Tas ir jāņem vērā, tīzerīts par jūsu personību. Tas ir ļoti virspusējs skatījums. Īsā analīze parasti ir 3 minūtes. Jāatzīst, es diemžēl šo drusciņu grēkoju,
Jo man parasti sanāk kaut kādas 4-5 minūtes, un tad tur sanāk īsa analīze plus gandrīz. Jo man kaut kā gribās vairāk iedot tas cilvēkam, kaut kas jēdzīgs ir. Paraksta analīze. Ar paraksta analīzi es jums atklāšu vienu noslēpumu, bet lūdzu nevienam viņu neteikt. Pārakstus analizēt, sāksim to, ka paraksti ir jūsu vizītkarte, un paraksti ļoti bieži ir mākslīgi veidoti, tātad tas ir tas, kā jūs gribētu tīši, netīši apzināt, neapzināt sevi attēnot uz āru. Un pāraksts par jums neko daudz nepasaka. Tur ļoti minimāli tā informācija ir. Viņa burtiski, teiksim, ja es runāju tajā ātrumā kā šobrīd, tad paraksta analīze man aizņēma knapi minūti, principā. Bet ir viens triks, lai jums tā analīze būtu kaut cik jēdzīga un lietojama un jums noderīga, tiek analizēts paraksta atšifrējums. Tāpēc, tad, kad jūs sniedzat uz paraksta analīzi grafologam, lai viņš analizē parakstu, grafologs vienmēr paprasīs uzrakstiet savu parakstu un parakstu atšifrējumu vismaz 2 reizes pēc kārtas. Vai vismaz vienreiz atkarībā, kādā jūs tur aktivitātē esat iesaistījušies. Bet, ja ir 2 reizes, tad saprotiet, ka tiks analizēts paraksta atšifrējums. Jā, protams, paraksts arī izdarīt secinājumi, cik tur viņi būs. Protams, ir cilvēkiem paraksti, kuriem ir diezgan tādi gāri un labi salasām, tad tur jau ir kur atspērties. Bet pārsvarā jau mums tie paraksti ir tādi, ka tur ir grūti saprast, kas tur vispār ir. Tad tiek analizēts paraksta atšifrējums klāt. Tātad ir gan paraksts un plus paraksta atšifrējums. Un tad, analīzi jūs iegūstat daudz jēgpilnāku, liederīgāku, un grafologs pats pēc tam ir priecīgs, ka jums ir kaut ko jēdzīgu iedevis. Un konsultācija, tā ir jārēķinās 45 minūtes gara, kādam stunda, kādam 45 minūtes tās ir. Tā ir pilna rokraksta analīze, kur jūs klātienē uzreiz uzdodat jautājumus. Parasti konsultācijas izvēlas cilvēki, kas uzreiz visu grib atrasināt, kuriem ir laiks tam visam, sāksim jau ar to arī. Un kuriem ir būtiski atbildes saņemt nekavējoties. Un bieži vien konsultācija arī izvēlas cilvēki, kuriem ir kaut kādi sasāpējuši jautājumi, kuriem tā nopietnāk jāiedziļinās. Ko grafoloģija nespēja? Nav jau tā, ka grafologs visu spētu un tagad visu tagad var izdarīt. Nespēja paredzēt nākotni. Tātad prasīt grafologam par nākotnes iespējām nav pareizi. Jā, jūs varat prasīt, kādi ir mani potenciāli, kādas ir iespējas, ko es varētu darīt, lai izdarītu, attīstītu šo un šo potenciālu. Jā, to tur var ieteikt, bet citādi nepateiks. Jūs tur apprecēsieties, jūs paaugstinās, vai nauda būs vai nebūs, to neredzēs. Noteikti dzimumu. Un, no rokrakstiem bieži vien intuitīvi rodas aizdomas, kas tas par dzimumu, bet jāatzīst, ka ir diezgan daudz vīrišķīgas sievietes un sievišķīgi vīrieši, līdz ar to dzimumu nevar, tam nav nekādu pētījumu, kas ļautu dzimumu noteikt. Intuitīvi var nojaust, bet intuīcija ir intuīcija. Tāpēc jāņem vērā, ka grafologs jums visticamāk paprasīs, kas par dzimumu, ja jūs tur pa kādu citu kaut ko iesūtījuši. Un arī tas, ka vienkāršāk atviegloja grafologam uzreiz darbu, pasakiet, kas tas par dzimumu miers. Piesim, ja jums tur dāvanai vai kādreiz kaut ko sagatavot un tam līdzīgi. Ir burts D. No burta D var pateikt sievišķais vai vīrišķais. Ir vairāk, bet tas par dzimumu nekādu lomu nespēlē. Te ir tās sievišķīgajā vīrieši, vīrišķīgās sievietes. Jo īpaši jau mūsu platuma grādos ziemeļu tautām tas ir diezgan izteikti. Tāpēc mūsu sievietes ir tādas vīrišķīgākas. Nevar noteikt tautību. Nevar noteikt arī vecumu. Ar vecumu atkal intuitīvi visbiežāk var nojaust, ka to nav rakstījis bērns, ka to ir rakstījis pieaugušais. Ir vesela rinda pazīme, kas liecina, ka prāts ir nobriedušāks, ka ir tas domāšanas stils, bet redzēt, ir bērni, kas patiesībā ļoti ātri nobriest, kuri ļoti ātri bijuši spiesti pieaugt, kuriem ir kaut kāda bērnība atņemtā. Ir atkal pieaugušie, kuri liekas tā arī nav izauguši. Kā bija 5 gadi, tā palika. Arī tādi ir. Tātad arī šeit gribu uzsvērt, nav pētījumu, kas spētu palīdzēt saprast precīzi vecumu. Un, protams, nevar noteikt reliģiskos un politiskos uzskatus. Ja vienai personai ir dažādi rokraksti, ko tas nozīmē? Es šajā tēmā mazliet pieskāros, bet rokraksts mainās atkarībā no gara stāvokļa, steigas, stresa, slimības, fiziskā noguruma, virsmas, rakstāmā, biezuma, platuma, šauruma un tā tālāk.
bet galvenās iezīmes viņas paliks vienalga nemainīgas. Bet kā tad tiek veikta rokraksta analīze? Rokraksts dalās 3 zonās – augšējā, viduszonas un apakšējā. Augšējā zona – tās ir visas kātiņi, kas pavelkas uz augšu virs viduszonas, tātad virs ovāliem un burtiem, kas neiet ne uz augšu, ne uz leju. I, U, E, S. Tātad L, T, H, D burti, F burti augšas. Augšējā zona ļauj mums ielūkoties, kāds strādā cilvēka mentālā veselība, psihiskā darbība, ambīcijas, ego šeit ļoti labi varam saskatīt, kaut kāds stresa ietekmes, trauksmes, nemierus un daudz ko citu. Savukārt viduszona, tie ir tie burti, kas nepavalkas ne uz augšu, ne uz leju, kā arī viss, kas paliek viduszonā, piesim G burtam ovāls kātiņš jau skaitās pie apakšējās zonas. Vai arī LT burtiem, viss, kas atrodas šajā vidusdaļā, arī skaitās pie viduszonas. Un viduszonā parāda to, kā mēs uzvedīsimies sociālajā vidē. Vai mēs varam sastrādāties komandā, esam draudzīgi, atjautīgi, ar humoru izjūtu, vai varbūt esam ļoti agresīvi, atriebīgi, aizvainoti. Jā, šeit arī parādās psihiskās darbības traucējumi, impulsivitāte, noslēdz uz agresiju un tā tālāk. Savukārt apakšējā zona, šeit diezgan vienkārši, apakšējā zona tur ir 3 lieli bloki, tātad seks, sports, nauda. Ko mēs varam tieši no apakšējās zonas vairāk arī izvilkt. Rokraksts slīpums pa labi. Ja slīpums ir, tas vairāk norādīs, ka mēs savā uzvedībā diezgan veiksmīgi izvadam savas emocijas uz ārā. Tad viņas būs apkārtējiem redzamas un skaidrs, jā, šitas jau atkal tur neirotiski uzvedās, pieņemsim, vai tur pārāk emocionālas, pārāk tur kaut kur pa gaisiem aiziet impulsīvāk. Savukārt pa kreisi šie cilvēki ļoti cenšas savas emocijas apspiest, bet ziniet, jo vairāk spied, jo vairāk viņas nāk ārā. Un tātad, kā tad iznāks ārā emocijas šiem cilvēkiem? Sliktākajā gadījumā tas būs caur veselību, kas saucamā tā psihosomatikas ietekme, un otrs ir caur komunikāciju, sarkasmas, asi izteikumi un, teiksim, kaut kādi aizvainojumi, kaut kādas piezīmes nesaprotams un tam līdzīgi. Savukārt taisnie rokraksti, ka faktiski liekas 90 grādu leņķī, šie ir tie cilvēki, kur tiešām ir grūti saprast, ko viņi jūt vai nejūt. Jūt jau visu. Visi šie tipi ir ar labām emocijām. Teiksim, slīpums neparāda, ka kādam nebūtu emocijas. Emocijas ir. Tikai tas, ka kāds to parāda ļoti izteikti uz āru, kāds cenšas to maksimāli nospiest, kādam veiksmīgi izdodas neparādīt lielu daļu savu iekšējo sajūtu uz āru. Jā, rokraksts var mainīties mums ikdienā daudz pa labi, pa kreisi tieši slīpumu. Tas ir atkarīgs no mūsu tā brīža sajūtām, emocijām, pašsajūtas. Otrs ir rokraksts var viena vārda ietvarā mainīt slīpumu pa labi, pa kreisi. Tas parasti norāda uz emocionālo nestabilitāti un nesavāktību. Plačs, šaurs, lapas vidū, tam ir absolūti maznozīmīga nozīme. Analītikā to ļoti reti, kad izmanto, parasti tas ir vairāk psihiatrijā. Visur citur to faktiski neanalizē. Par augšējās zonas burtiem. Augšējā zonā ir tādi burti kā T, H, L, D, B, F. Un T burts mums tiešām palīdz labāk izprast cilvēka vēlmi pēc izglītības. Vai šajā, piesim, ja tā ir dāma, viņa vairāk ir veltīta ģimenes dzīvē, mājsaimniecībai, pašas attīstībai, ārpus mājas vides, kur viņai labāk sevi realizēt, lai viņa justos laimīga. Tāpat tās arī ļoti labi T burts ļauj saprast pašvērtējumu, labs, nav labs. Tas arī parāda analītiskās spējas, humoru, ego, augsts, zemes, attiecības ar vecākiem un tā tālāk tā joprojām. Tāpat tās arī dominējošo despotismu, kontrolas mehānismus un tā tālāk. H-burts vairāk ļaus saprast par garīgumu, tādiem filozofiskiem uzskatiem, spējā pieņemt citu cilvēku uzskatus kaut kādus, kā arī šo rasismu iezīmējās. L-burts sapņa, vēlmi, plāni, psihiskā veselība, tā skaitā. L-burts tāds ļoti labs patiesībā ir arī augšējās zonas mērīšanai. D-burts ir attieksme pret sevi kā personību, savu izskatu, tāpat tās arī iezīmē bailes, ir, nav bailes un tam līdzīgi.
B-burts garīgā un fiziskā veselība. Tātad, gribu atkal uzsvērt, diagnozes grafologs neuzstāda, bet var redzēt, ja ir kaut kādas nobīdes. Tātad, var pabrīdināt, klausies, pie tā vienkārši bišķiņ vairāk piedomā, vai aizsteigā tur līdz tādam ārstam. Ambīcijas arī ļoti labi potenciāls uzņēmē darbībā mazajā B-burtā redz. Savukārt F-burta augšējā daļa prāta spējas, plānošanu, darba apņēmību, spēju pielāgoties citu noteikumiem un tā tālāk. Šeit ir vairāk piemēri, grafoloģiju labāk mācīties pasniedzēju klātbūtnē, lai jums neveidotos pārpratumi, bet tādai niansītei, ko es varu piebilst. Tātad D-burtā, ja jūs rakstat šādas cilpas, tas norāda, ka jums emocijas spēlē lielāku lomu un ir kaut kādi bremzējošie faktori, kas saistībā ar pašu personīgiem kompleksiem un bailēm. Savukārt, ja D-burtā parādās astīte pārvalkusies uz labo pusi šeit, un ja viņi ir, tas norāda, ka ir ieciklēšanās savā domā, ka domas dzen domu un rada tādu izteiktu nemieru. Jo spēcīgāk šī astīte, jo spēcīgāk ieciklēšanās. Ja D-burtā ir asums, paaugstināta paškritika, asums apakšējā daļā. D-burtam tas ideālais variants, tas ideālais D-burts ir, kad kātiņš ir pārvilkts dubultā un neveidojas cilpa. Tā ir laba prasme noturēt savas emocijas, tur, kur viņām ir jābūt, nevis tas, ka viņas jūs neizrāda uz ārā, bet jūs saprotat, šis nav īstais brīdis, kad bļaut, šis nav īstais brīdis, kad pieņemt lēmumu, man vajag bišķiņ padomāt, pārdomāt, neļaut iracionālajām bailēm ņemt virsroku kādā brīdī. Tas tā kā ļaut to objektivitāti saglabāt. Savukārt, T-burtiem, ko mēs te varētu paskatīties, T-burts ar cilpu. Lai arī cilvēks šāds rakstītājs varētu saprast, ka kļūdās viss un tā ir pilnīgi normāla lieta, bet pašam vai pašai varētu būt diezgan liels bailes pieļaut šīs kļūdas. Šī ir arī bailes no kritikas, bet tieši vairāk šīs negatīvās. Tas, ka šāds rakstītājs varētu neizrādīt savus bailes uz āru, jā, bet tajā pat laikā tas jau nemazina baiļu klātesamību, viņas tāpat tās tur būs iekšā. Šeit ir tāds interesants salikums, ka T-burts šķērsvīta maina augstumu. Tad ir zemāk, te ir augstāka. Tas norāda uz ļoti svārstīgu pašvērtējumu. Tad viņš ir zems, te augsts. Tā viņš arī staigā. Nākošais ir pa viduszonu. Šeit iziesim cauri, ko kurš katrs burts nozīmē. A-burts vairāk parādīs par jūsu komunikācijas spējām, empātiju, tā skaitā, vai jūs protat ieklausīties. Par klausīšanos gan labāk E-burts jums pastāstīs, bet A-burts arī ļauj saprast, vai jums ir laba intuīcija, vai ir kaut kādi kompleksi, vai jūs runājat tikai no sevis, vai jūs spējat dzirdēt arī citus un tam līdzīgi. O-burts ļaus saprast, protat melot, neprotat melot, kā protat, ja vispār protat, noslēpumainību, tā skaitā godīgumu kā tādu. M-burts ir informācijas apstrādes burts, kurš ļauj saprast, kā jūs savācat informāciju, vai jūs viņu vispār apstrādājat, ja apstrādājat, tad kā, analītiski, emocionāli, intuitīvi, un kā jūs pieņemat lēmumus. Kā arī M-burtā redzam arī diplomātijas iezīmi, precizitāti, pacietības līmeni. K-burts vispār un ap romantismu. Kā jūs aplidojat, kā jūs veidojat attiecības, kā jūs realizēties attiecībās. Savukārt R-burts, starp citu, arī vēl viens burts, kur man diezgan bieži prasa, ko nozīmē, ka jūs ir drukāti pa vidu. Ja jūs rakstat ikdienā visu gan arī rakstiskiem burtiem, bet pēkšņi jums kaut kāds R-burts drukāts parādās, dažiem A-burts parādās drukāts pa vidiņam, tas norāda uz radošumu. Sāksim jau ar to. R-burts ir gan par radošumu, gan loģiku. C-burts kompromiss, skaudība un attīstība. S-burts, jau mēs runājam, līdzjūtība. E par klausīšanos, spīds, spējas noklausīties līdz galām, selektīvā klausīšana, pārliecināšanas prasmes un tam līdzīgi. Savukārt I-burts ļaus izprast jūsu domas, kur viņas vairāk atrodas pagātnē, nākotnē, vai kur viņas vispār tās jūsu domas ir. Nākošais I-burtā mēs redzam atmiņas līmeni kā tādu, cik jums laba atmiņa, stresu. Arī narcisma iezīmes var ieraudzīt I-burtām. V-burts, ja raksta sieviete, tad kāda viņa ir pati ģimenes attiecību veidošanā. Ja raksta vīrietis, tad kādu sievieti viņš vēlētos sev redzēt līdzās. Ja raksta bērns, tad no V-burta var redzēt, no kā vairāk tā teikt baidās, no mammas vai no tēta, respektīvi, ko vairāk respektē. U-burts par kompleksiem.
arī par savu attīstību, par labsajūtu ģimenē, tai skaitā, bet te jau nāk no oriģinālās ģimenes, saistība ar vecākiem būs vairāk. Z-burts kultūras izpratne, kā arī profesionalitātes rādītāji, spēja, dotības, pareizāk sakot, talanti, potenciāli uz projekta vadību, plānošanu, loģiskās spriestspēja, apņēmību šeit arī tai skaitā. Savukārt apakšējā zonā mēs redzam šāds burts kā P, G, Y, J, Q, F. P-burts ir faktiski lielākoties par fizisko pacietību, izturību, arī mentālo tā skaitā. Šeit būs arī redzama vajadzība pēc labsajūtas, ietekmē no citu manipulācijām, arī materiālisma diezgan daudz iezīmes šeit var redzēt. Vajag naudu, nevajag naudu, ja vajag, tad priekš kam, starp citu, dažs niansēs tev var noteikt. G un Y ir tikai par un ap seksualitāti. Nekā cita šeit nebūs. Tātad kādu partneri, cik daudz seksa vajag, kādu seksu vajag, priekš kam, vai der vai neder, cik labi jūtās. Arī orientācija šeit nosaka tā, ka diezgan daudz kas ir. Tāpat tās arī viss, kas jau ir krimināli sodāmās lietas, visas pedofīlijas, fīlijas, zoofīlijas, nekrofīlijas, tai skaitā. Ja-burts attieksme pret draugiem un arī finansēm. Savukārt, Q ir tikai un vienīgi par finansēm. Jā, es zinu, latviešu valodā Q nav, bet tajā pat laikā Q ir latīņu alfabētā un nav nozīmes, kādā valodā cilvēks raksta. Visas valodas ir analizējums faktiski pēc vienas metodikas. Es personīgi esmu specializējusies latīņu alfabētā, kirilicā un grieķu alfabētā, bet metodikas principi arī būs līdzīgi ivritām, hieroglifiem, diezgan tas pats gandrīz. F-burts, vadības prasmes, arī līderisma, patika pret fizisko darbu, vajadzība pēc fiziskā darba, tai skaitā projektu vadība izteikti šajā sadaļā, tieši apakšējā labāk redzās. Un vadītāji kā tāds, tas ir vairāk tāds despotiskāks vadītājs vai ģimenes tipa vadītājs, kāds tad tas vadītājs būs arī. Un vadītāji jau mēs esam ne tikai darbā, mēs varam būt mājās uz kaut kādu konkrētu uzdevumu, tad tas arī ļaus saprast, kurā virzienā mums to spēju vajag novirzīt, uz ģimeni vairāk, uz hobiju un tam līdzīgi. Šeit ir maziņš piemērs, te ir vairāk kā burti izcelti ir tieši tie, kas ir atšķirīgi, un no tā ir izdarīts secinājumi. Par šo bērnu vecāki vērsās pie mums, sakot, ka nevar saprast, kāpēc viņš nespēja noturēt uzmanību, kāpēc ir diezgan sliktas atzīmes, un vispār ar uzvedību radās diezgan daudz jautājumu. Šeit ļoti labi tas arī atbild. Tātad pirmais A-burts, ka tad A-burtu ovāls aizslēdz augšējā labajā stūrī, kas norāda, ka persona cenšas domāt līdz tam, ko runā. Savukārt tie asumi, kas parādās, norāda, ka esot dusmīgs sarunās lieku, teorētiķis, jo ir pavilktie šie garās astītes uz augšu, kas parāda, ka persona daudz ko zina, bet neprot izmantot praktiski. Arī ir šie nelielie pagarinājumi A-burtos uz augšu, kas norāda radošu pieeju izteikumos. Sāsinājumi A-burta apakšējā daļā parāda to, ka var apvainoties, tātad pārpraut citu teikto, un šeit jau tāds izteikts aizvainojums var veidoties. Kas, protams, ir izraisīt problēmas tikai komunikācijā, jo, tad, ja tu esi apvainojies, loģiski gribas kaut ko riebīgi tam cilvēkam izdarīt. Neatlaidība arī iezīmēs, tātad ir svarīgi sasniegt šos rezultātus un parādas arī psihisks nogurums. Ko mēs varam ieteikt šiem vecākiem par bērnu runājot? Tātad, ja ir šie psihiski izteiktie nogurumi, ir jāsadala darba apjoms. Tātad nevar lielu daudzumu uzreiz iedot. Tāpat tās ir jāmāca noklausīties līdz galam, skaidrot citu cilvēku komunikāciju, uzvedību, emocijas, lai bērns iemācās saprast, ka kaut kāda izteikuma nenozīmē agresivitāti uzreiz, kā mēs varam atšķirt kaut kādas lietas. Jā, šeit ir ļoti labi, starp citu, vecāki tiešām iedziļinājās bērnu jautājumos, viņi bija gatavi strādāt un arī no savas puses kā vecāki, un tiešām izdevās diezgan veicīgi šim mazajam palīdzēt, jau viņš jau liels. Par parakstiem runājot, tātad paraksti, kā jau es minēju sākotnēji, mēs viņus veidojam apzināti. Un, ja paraksts tiek izcelts vārds, vārda pirmais burts tieši, un uzvārds vai netiek rakstīts vispār vai mazāks, tas norāda to, ka persona ir ar tādu saviem dzīves uzskatiem, tā teikt, sava ceļa gājējs. Savukārt, ja ir otrādi izcelts uzvārds vai uzvārda pirmais burts,
Tas norāda vairāk pakļaušanos dzimtas kaut kādām tradīcijai, ietekmēm, kaut kādām vēlmēm, prasībām. Tas pats arī ir jāraksta tikai uzvārdu. Tātad tiešām man ģimene, manas tradīcijas, dzimta kā tā, tad diezgan liela ietekme no tā būs. Savukārt, ja ir tikai vārds, tie ir sava ceļa gājēji, tie ir celmlauži. Šeit vēl gribu pievērst uzmanību, ka ir svītriņa. Ja viņi ir kreisajā pusē, tā ir robežas likšana pagātnē. Tātad tā ir tas aptuveni, es neko negribu zināt, kas bija agrāk, tas bijis, tātad cenšas no pagātnes novērsties. Ja svītriņa tiek likta aiz vārda, starp citu, tas pats arī attiecās uz punktu, tā ir sevis iegrožošana, ierobežošana tāds. Nē, ko es tur līdīšu, man to nevajag. Nē, man nav laika tām. Būtībā tāda sevi savā ziņā kūra sabotēšana. Ja tiek ielikts no abām pusēm, svītriņās, punktiņos, kvadrātiņos, vienalga iekš kaut kā, tā arī ir būtībā sevis ielikšana kastē. Ja iet šis atpakaļ vilciens no noslēguma līnijas, tad aiziet kā atpakaļ, tas parāda nepārliecību par sevi un ir vajadzīgs kaut kāds pārdoms no malas, ar kādu aprunāties, pirms izdarīt nozīmīgus soļus. Savukārt, ja paraksts izskatās kā burbulī ielikts, tā arī ir tātad sevis ielikšana konkrētajā burbulī, savā, teiksim, tādā sociomā vidē, kā rezultātā var neredzēt, kas notiek ārpus šī burbuļa, un cilvēks kaut kādā ziņā šur tur varētu dzīvot arī zināmās ilūzijās, nesaskatot, kā kaut kur vai briesmas vai iespējas parādās. Savukārt, ja paraksts tiek pārsvītrots, būtībā to sauc par krusta finansēm, uzvedībā tas atspoguļosies aptuveni šādi. Jums kāds piedāvā vai izaugsmes iespējas, vai labākas peļņas iespējas, mums tāds, man nav laika. Zini, es neesmu pārliecināta, ka es to varēšu, man nav zināšanu, man nav tas, kad es to darīšu. Tātad arī sevis sabotēšana, kā rezultātā nauda nemaz tik vienkārši neplūst. Tātad šeit ir jāiemācās labāk strādāt. Te ir finanšu pratības, starp citu, diezgan labi uzdrošināties, virzīties uz priekšu, tai skaitā. Tas tāds, kas šiem rakstītājiem jāiemācās. Savukārt savu paraksta pasvītrošana ir savas personības izcelšana. Paraksts tiek izrotāts vai parādās kaut kāda simbola paralēli klāt, tas tādu radošumu, rotaļīgumu iezīmē klāt. Ja paraksts ir simbolisks un viņš vispār nav salasāms kā tāds, tas norāda jau uz to, ka ir svarīgi saglabāt savu privātumu, un parasti šādi rakstītāji cenšas ļoti privāto vidi no profesionālās novirzīt. Teiksim, privātā, profesionālā vide. Savukārt paraksts ir ļoti, ļoti maziņš. Tas norāda uz to, ka personai zems pašvērtējums, bailes pašrealizēties, tāda nevajadzīga pieticība un savu prasmu, spēju un sasniegumu noniecināšana. Parakstam ir jābūt, un tas ir tas, kas jums jāatcerās, 3 reizes plašākam par jūsu pašu rokrakstu. Tātad, principā, iedomājieties, kā jūs rakstat savu F burtu, salieciet 3 F burtus vienu uz otru virsū, tieši tik platam, pa vertikāli jums jābūt parakstam. Un tad tas skaitīsies gana plats. Kāpēc tādam jābūt? Jo plašāk jūs parakstat, jo pārējie apkārtēji jūs pamana. Vienkārši rēķinās ar jūsu personību un akceptē jūsu kaut kādus izteikumus, domas. Vienkārši jūs vairāk, kā saka, respektē. Un tas ir jāpanāk. Bet ja jums ir maz paraksts, kāpēc tad, lai jums nekāptu virsū galu galā? Šeit ir maziņš piemērs, kā jūs varat redzēt, kā tiek veidota rokraksta analīze. Šajā gadījumā te ir no viena vārda, bet cik daudz mēs tiešām varam izanalizēt, redzot vienu vārdu pat, un iedomājieties, kad ir 7 vārdi, cik plaša informācija par jums iegūst grafologs. Un arī, ja jūs izvēlaties rokraksta analīzi veikt vai izdomāsiet, es gribu iemācīties, jums ir jārēķinās, ka būs diezgan daudz jāzina, un arī klientam tiek iedots teksts, ko rakstīt, lai mēs varētu maksimāli daudz izdarīt šos secinājumus un dot vērtīgākus kaut kādus ieteikumus. Ja jūs vēlēsieties šos ieteikumus. Par grafoterapiju runājot, tas ir veids, kā caur rakstīšanu uzlabot savu emocionālo pašsajūtu,
Tas, kā mazināt ieciklēšanos, mazināt stresa ietekmi, vieglāk sakārtot domas un nomierināt prātu, stiprināt sevī apņēmību, tā pašdisciplīnu, uzlabot savāktību būtībā, lai jūs tur nebūtu pārāk dusmīgi, nebļautu, vieglāk spētu ieklausīties un tam līdzīgi. Netiešā veidā grafoterapija uzlabo arī atmiņu, koncentrēšanās spējas, mazina spīti ietekmi uz lēmumiem, uzlabo komunikācijas prasmes, emocionālo paškontroli. Jo pati rakstīšana jau to uzlabo. Principā jūs pat varat neiet pie grafoterapeita un neprasīt šo grafoterapiju, bet ja jūs katru dienu lēnām, uzmanīgi rakstīsiet, tas jau iedos diezgan labu tādu efektu jūsu prātam, jo rakstīšana nomierina. Un labāk ir rakstīt kaut kādas savas domas, sajūtas, tad tas efekts ir diezgan labs. Bet grafoterapeits jums uzliks dažus nosacījumus, tātad rakstīt vienu rindu, var jau uz jebkādu papīru, patiesībā arī ar jebkādu rakstāmo, un grafoterapeita ieteikto burtu, piesim, duburtu. Tātad jums būs jāraksta tikai duburts. Un ja vairāk, tad, protams, vairāk burti precīzi, kā ir grafoterapeits norādījis. Pēc tam atlikušo laiku būs jāveido dažādi vārdi ar grafoterapeita norādīto burtu. Vārdus būs jādomā pašiem. Var dažādas, var to pašu, var dažādās valodās, ja gribat. Te ir tāds galvenais, lai tas burts tiek ievērots. Un uzdevums ir jāveic 15 minūtes. Bērniem tas būs 10 minūtes. Protams, var ilgāk, bet priekš kam? Galvenais, lai nav mazāk. Un rakstīšana jāveic katru dienu pēc paveikta uzdevuma, jānofotografē un jāatsūta grafologam, grafoterapeitam, un grafologs sakos līdz dinamikai. Parasti ir tāds, ja viss patīk, kā es parasti daru, aizsūtu īkšķīti, kas nozīmē turpini. Ja būs kaut kas jāpamaina, tad uzreiz arī saku jāpamaina. Tas rakstīšanas laiks, ir savus 2-3 nedēļas, kādam 4 nedēļas, tā vidēji aptuveni tas tā ir. Un te jau, tad rakstīšanas ilgums katram būs individuāli 2 līdz 4 nedēļas. Ideāli grafoterapija iet kopā ar psihoterapiju paši par sevi, bet, ja cilvēkam nav tur kaut kādas baigās vajadzības iet pie psihoterapeita, tad grafoterapija tādu foršu impulsiņu iedot tiešām uzlabot to emocionālo stāvokli. Diezgan bieži grafologs ieteiks vērsties pie psihoterapeita, ja būs nopietna problēma. Ja tiešām nekas tāds traģisks, vai arī jūs kategoriski atteiksieties, tad grafoterapija var tādu foršu, kā saka, tādu grūdieniņu iedot iekšā. Jo mainās tas bišķi domāšana. Šeit diezgan labi pašsuģestija nostrādā. Sāk vienkārši jums tas fokus domāšanas mainīties. Slepenais burtu klubs. Kas tas tāds ir? Tas tiešām ir slepens, tāpēc, ka viņu tā īsti neviens nezina, viņš netiek reklamēts, un vienīgais laika periods, kad tiešām informācija par šo burtu klubu parādās, ir gada nogale, kad tiek dota iespēja iestāties jauniem biedriem, ja vēlas. Un burtu klubā ir gada maksa ir 100 eiro. Kas nozīmē, ka jūs katru mēnesi saņemsiet lekciju, kurā būs par kaut kādu burtu. Tā būs tāda kārtīga lekcija, kur jums būs arī šis tas jāmācās, tur būs kaut piemēri, tur būs skaidrojumi iekšā. Plus burta kluba dalībnieki saņem kaut kādas kārtītes, tur tieši atgādnes vairāk. Tur varbūt kādi testi, kādas aktivitātes papildus, jebkurā gadījumā iespēja nākt klātienē uz meistarklasēm, tie, kas grib, tas nav spiesta lieta katrā ziņā. Tāpat arī, kas jauninājums ar nākošo gadu 2025. Te būs ik pa 2 mēneši grafologu tāds izdevums, kā avīze, kas nebūs nekur citur nopērkam. Tikai un vienīgi burta klubam. Tāpat arī burta klubā būs pieejams arī šis izdevums par alkoholismu, ko es neplānoju izdot citur. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka ir zināšanas, kuras nevar dot plašai sabiedrībai, jo tas ir bīstami. Jo grafoloģija, lai arī daudz labas lietas parāda, viņa arī parāda mūsu vājos punktus. Un ja šo instrumentu metodu mēs iedosim cilvēkiem rokās, kas to izmantos ļaunprātīgi, labi nebūs. Tāpēc ir tiešām svarīgi kontrolēta vide, un līdz ar to burtu klubs ir slepens, un tur var iestāties tikai reizi gadā. Tātad, ja jūs to gribat, izmantojat šo iespēju līdz 1. janvārim, rakstat man. Es pastāstīšu, kas ir jādara, lai tur nokļūtu, un varēsiet iegūt daudz foršas informācijas, kas nekur citur publiski neparādīsies. Paldies, lai neizsīkstoša zinātkāra,
Šeit ir mani kontakti, sekojam Facebookā, Instagramā, arī tur ik pa laikam kaut kas feids par grafoloģiju, burtiem tiek stāstīts. Paldies un uz saziņu citās lekcijās!